Labvakar, esiet sveicināti 100. pantā, un šodien mēs pēdējo reizi šonedēļ diskutēsim par uzņēmējdarbības attīstību. Mūsu studijā divu partiju pārstāv. Viesturs Tamušs pārstāv Partiju apvienību Ražots Latvijā, ministra prezidenta kandidāts un SIEKO Baltiju valdes loceklis. Labvakar. Jānis Dinevičs pārstāv Sociāldemokrātisko politisko partiju apvienību Atbildība, Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partijas priekšsēdētājs un kādreizējais Rīgas domas un arī Saeimas deputāts. Labvakar. Labvakar. Saeimas gan ne. Augstākās padomes, tieši tā. Paldies. Un vēl mums ir arī cilvēki, kas uzdos savus jautājumus. Marta Saliņa, Jelgavas Spīdoles ģimnāzijas skolniece, kuri darbosies mācību uzņēmumā un arī pirmoreiz dosies balsot, vai ne? Jā, tieši. Un Valdis Perro pārstāv Rīgas uzņēmēju biedrību, ir mazais uzņēmējs zemnieks, zivsaimnieks. Labvakar, prieks redzēt un gaidīsim jūs jautājumus. Es uzdošu pirmo jautājumu. Ražots Latvijai pārstāvi, kuri nesen bija izsludinājuši tādu konkursu internetā pieteikties uz ministra prezidenta amatu kandidātu un viņa komandu, solot viņam 1 miljonu latu gadā papildu atalgojumu par labu darbu veikšanu. Vai tas nozīmē, ka jūs būtu tas uzvarētājs? Nu, savā ziņā jā, lai gan, protams, ka tas ir tāds šova elements, kurš tad nopietni domā, ka šī partija arī maksās miljonu latu gadā. Tas bija zināms šova elements, lai iekustinātu publiku, lai liktu aizdomāties par to. Par ko? Pirmkārt par to, ka valsts vadīšana ir ļoti augsta līmeņa vadītāja amats. Un esošais atalgojums valsts vadītājiem tiešām varbūt nav pietiekoši. Es nesaku, ka viņam vajag būt miljonam, bet, katrā ziņā jums, kas ir Latvijas miljonārs sarakstā, tā liekas. Nē, man tā kā vēl 1 miljons īsti nav vajadzīgs. Ja es esmu šeit, tad tas ir tāpēc, ka tā ir man pārliecība. Skaidrs. Jānis Dinevičs, es saprotu, jūs neesat vēl miljonārs. Nē. Bet arī gluži trūcīgs, nevis mums pagājušajā gadā knāba dati liecina, esat ziedojis savai partijai 14 000 un vēl lielāku summu iepriekšējos gados. Kā tas iet kopā ar to jūsu diezgan iespaidīgo reklāmu, kur jūs stāvat ar cepuru rokā, es saprotu, tā kā ubaks un jūsu valdes locekli arī velk striķi kaklā, sakot, ka viņi nevar samaksāt parādus un arī ziedojis labas summas partijai. Vai tas, jūsuprāt, nemaldina vēlētāju? Es domāju, ka nē. Ar šo reklāmu mēs gribējām netik daudz akcentēt savu materiālo stāvokli. Mēs gribējām parādīt, ka mēs spējam saprast šos cilvēkus. Ka es spēju saprast to cilvēku, kuram ir pensija mazāka par minimālo algu. Ka viņam ir tikai viens ceļš Renštelē ar šo cepuru rokās. Un tāpēc, attiecīgi, mūsu uzstādījums uz šīm vēlēšanām, ka šai pensijai ir jābūt ne mazākai, kā šai minimālai algai. Es domāju, ka Margaritas reklāmā ir taisni tāds pats uzstādījums. Tas ir tas, ko mēs varam saprast no šīs reklāmas. Jā. Labi. Ražots Latvijā raksta, ka 3 gadu laikā vajadzētu radīt 200 000 jaunas darba vietas valstī, faktiski tas nozīmē likvidēt bezdarbu. Tas vēl ambiciozāk kā Aināram Šleserim, kurš šodien solīja 50 000 darba vietas Rīgā. Tas vēl solījums gan nav īsti izpildīts. Kā jūs to panāksiet? Patiesībā sakot, 200 000 man jāpiekrīt, varbūt, ka tas ir drusku pārspīlēti. Bet tas, ko es diezgan droši varētu solīt, ka jau nākamgad mēs varētu kādus 30 000 un attiecīgi pieaugušā daudzumā katru gadu, un tā burvi formula ir ražošanas attīstība un valsts aktīva palīdzība ražojošiem uzņēmumiem. Kādā veidā? Kādā veidā? Valstī vajadzētu palīdzēt. Redziet, tas stāsts ir lielāks. Bet mēģinam īsi. Jā, mēģinam īsi. Latvija konkurē ar daudzām valstīm. Latvija konkurē investīciju piesaist ziņā, jo bez ārējām investīcijām mēs ražošanu nepacelsim. Mums vajag ne tikai naudu, mums vajag kvalificētas investīcijas no ārzemēm. Diemžēl ir tāda situācija, ka visā Austruma Eiropā mēs konkurējam viens ar otru. Mēs konkurējam ar Igauniju, Sloveniju, Slovākiju un tā tālāk. Tādēļ, lai Latvija izrautos šajā konkurencē, mums jābūt agresīviem. Mums jāpiedāvā kaut ko vairāk kvalificētiem investoriem, nekā varbūt tradicionāli viņiem piedāvā. Mūsu priekšlikums ir, ka valsts varētu daļēji piedalīties paliela riska kapitāla fonda veidā arī šajās investīcijās un īslaicīgi izvietot arī naudu līdz ar uzņēmējiem. Ko jūs sakat? Arī jūs solat 3 reizes samazināt bezdarbu. Tas apmēram 50. Es gribētu teikt tā, ka šīs darba vietas, tas ir centrālais moments šajā krīzes situācijā. Un, manuprāt, ir 2 veidi darba devēji. Viens no šiem darba devējiem, tas ir privātais, un otrs darba devējs bez šaubām ir valsts un pašvaldības. Un
Privātajām tas ir galvenais, lai būtu šī biznesam atbilstošā vide, un šeit ir pietiekami daudz visādi elementiem, par kuriem daļa arī runāja kolēģis. Bet mēs redzam, ka ir iespējas taisni ar nodokļu sistēmu sakārtot, lai valsts un pašvaldību investīciju budžetā būtu pietiekami līdzekļi, kas ir ļoti nopietnas garantijas šīm darba vietām. Tajā infrastruktūrā, par ko ir jāatbild valstī un pašvaldībai. Labi, ko nozīmē sakārtot nodokļu sistēmu? Nu, ļoti vienkārši. Tad mēs esam par progresīvo ienākumu nodokli. Budžetā pie mūsu likmēm no 1000 uz augstu tas ir 21 miljonus gadā. Mēs esam piedāvājuši savā programmā, kad ir nepieciešama nulles deklarācija, lai nofiksētu tomēr beidzot pēc tiem daudziem gadiem šo stāvokli, plus nodokļu amnestiju. Ko tas nozīmē? Ja mājās glabājās nauda, par kur nav maksāt nodokļi, mēs kā Itālijā piedāvājam, samaksājiet pusi un šī nauda ir legāli. Tādā veidā pēc mūsu aprēķina budžetā varētu parādīties ap 400 miljoniem. Un trešais, pats svarīgākais. Tas ir transakcija nodoklis bankām. Bankas ir vainīgas pie šīs krīzes, un iedzīvotājiem no nodokļiem nav jāmaksā. Obama to piedāvā, un Eiropas sociāldemokrāti. Bankām jāmaksā. Bankām. Piekrītat? Nu, es nepiekrītu. Jo atkal jau mēs esam konkurējošā situācijā. Bez banku kapitāla Latvijā ražošana attīstīties nevarēs. Kā tikko mēs uzliksim būtiski lielāku slogu bankām Latvijā nekā tas ir citās valstīs, kapitāls aizplūdīs. Nu, to jau Marks ir definējis. Nu, tā tas nenotiek. Es gribētu arī oponēt Marksa speciālistam. Tas tā īsti laikam nav domāts, un, teiksim, šāds nodoklis ir domāts kā Eiropā, tā Amerikā. Par šādu nodokli ļoti nopietni rēķina, un ne tikai šeit Latvijā. Latvijā ar no tā noteikti būtu savs labums. Bet man ir kolēģiem vēl viens jautājums. Viņa programmā ir rakstīts, ka viņi ļoti labi zina, kas ir Latvijas Nokia. Mēs neviens nezinām. Pasakiet mums arī. Latvijas Nokia, tas ir, es nezinu, kāpēc jūs domājat, ka mēs nezinām, kas ir Latvijas Nokia. Jūs pasakat, ka jūs zināt, bet nesakat. Pasakiet mums, lūdzu, kas ir Latvijas Nokia? Nu, Latvijas Nokia, tas ir Latvijas uzņēmēji, kas sekmīgi strādās un attīstīsies tuvākos 8 vai 10 gadus, un tad izšķilsies šī Latvijas Nokia. Tad tas nav konkrēts uzņēmums? Ne, protams, nē. Tas vēl top. Es nesaku, ka tas top, bet es skaidri zinu, ka tāpat kā Somijā vispirms bija milz valsts programma, kas atbalstīja uzņēmēju darbību, un tad vienā brīdī no gumijas ražotāja viens uzņēmums pārvērtās par mobilo telefonu ražotāju. Jums arī būs iespēja uzdot jautājumu jūsu politiskam konkurentam, bet tagad došu vārdu jums jautājumam. Es gribēju Deneviča kungam pajautāt, kāpēc līdz šim nav nulles deklarācija ieviesta un kas ir tie kavēkļi, jūsuprāt, kas neļauj to realizēt? Jau 20 gadi neatkarīgi Latvija ir. Gribētu teikt, ka tas ir jautājums Saimai, jo tas ir attiecīgais tā līmeņa lēmums. LSDSP un šobrīd atbildība nav bijusi Saimā, lai varētu šo jautājumu risināt. Manuprāt, šis nepieņemšanas moments ir saistīts tomēr ar cilvēku pietiekam tādām sautīgām interesēm neatklāt šos patiesos ienākumu avotus. Jo tādā gadījumā nevarēs visu mūžu pateikt, ka man no puķiem, no padomju laikiem un tā tālāk. Es domāju, ka ir jāpanāk šī politiskā vienošanās starp politiskiem spēkiem. Mums tas ir jāizdara. Un šajā nākošajā sasaukumā. Nulles deklarācijas. Nevis nākamajā sasaukumā, nākam gada obligāti. Pilnīgi viennozīmīgi. Tam ir jābūt. Jā. Jūs pieminējāt puķis, bet ļoti interesanti, mēs vairākus raidījumus runājam par to, kā mazināt, piemēram, korupciju valsts pasūtījumos. Jūs esat ilgadīgs darbinieks, darbojies Rīgas domē dažādos amatos, dažādās padomēs. Kā to izdarīt? Jums jāzina, kā tas mehānisms strādā. Es domāju, ka daudz maz es šo mehānismu zinu. Manuprāt, ir jābūt abām pusēm ieinteresētām, lai šis process būtu pietiekami caurspīdīgs. Kā teiksim, komersantam vai uzņēmējam, tā arī pasūtītājam, pašvaldībai un valstī. Manuprāt, tikai šīs vienošanās rezultātā mums ir iespējams izslēgt. Jo, cik es saprotu, arī... Tur jau visu laiku notiek vienošanās. Tur 10% tiek minēti, 20% tiek minēti kā vienošanās, lai noslēgtu darījumu. Es gribētu teikt, to būtu jārunā tām iestādēm, kurām šis ir tiešais darbs, vai neteiksim, bet es neizslēdzu to, ko jūs teicāt. Jā. Bet atkal ir šī vienošanās. Mēs izbeidzam ar šodienu zināmu praksi, un rītā ne no vienas puses nemēģinām viņu atjaunot. Piekrītat? Nu, amnestija.
Nē, es nepiekrītu, drīzāk otrādi. Pirmkārt, man liekas, ka tā pati sakne, tā problēma ir tā, ka valsts ir milzīgs ekonomisks spēlētājs Latvijā. Valsts uzņēmumu kopējais apgrozījums vien ir 2,2 miljārdi latu gadā. Un es nemaz nerunāju par valsts pārvaldes organizācijām, kas vēl izvieto pasūtījumus. Līdz ar to tas pasūtītājs ir ļoti nesamērīgi liels, un tur, kur ir šāda valsts ierēģi apsaimnieko tik lielas naudas, kaut kāds korupcijas risks pastāv vienmēr. Bet es drīzāk teiktu, nevis amnestija, drīzāk beidzot, vajadzētu sākt to principu ieviest, ka sots ir neizbēgams. Man kaut kā nav tāda pārliecība, ka sots par korupciju Latvijā ir neizbēgams. Es esmu dzirdējis dažādas knābā aktivitātes, tā kādu noķer, kādu brusciņu ieliek uz kādu brīdi, tad atkal neskapēc palaiž vaļā. Man kā vienkāršam cilvēkam nekas nepaliek skaidrāks no tā. Es gribētu, lai tas sots tiešām seko, viņš ir neizbēgams un nākamajam korumpantam arī liktos, ka tad, varbūt viņš divreiz vairāk pārdomās. Tā kā amnestijas šai gadījumā galīgi neatbalstu. Tādā gadījumā, Tamašs kungs, man jums jājautā, kā jūs sākāt savu biznesu. Cik es saprotu, Lato Laks kādu laiku atpakaļ rakstīja, un citēja jūs pašu, ka jums ir bijuši attiecīgi offshore, un ka daļu jūsu īpašumu jūs esat izvietojusi uz citiem uzvārdiem. Un man ir jautājums tādā gadījumā, vai šobrīd kā premjera kandidātam jums ir šie offshore vai nav? Un vai šāds izvietojums joprojām ir vai nav? Redziet, Dinevičs kungs, atšķirībā no jums, es laimīgā kārtā neesmu bijis politikā, un tādēļ visus legālos veidus, kā organizēt biznesu, es godīgi esmu varējis izmantot. Ja arī kāds no aktīviem kādā uzņēmumā ir reģistrēts ne Latvijā, bet citā uzņēmumā, tas ir noticis pilnīgi legālā veidā, un šajā gadījumā Lato Lapsa vai kāds cits žurnālists nav tā autoritāte, uz ko vajadzētu atsaukties. Drīzāk tad atbild būtu jāsniedz jums. Es tikai pajautāju, izejot no tās informācijas, kas ir attiecīgi pieejama Apollo. Es jums arī atbildu, ka uzņēmējs var savu uzņēmēju darbību organizēt legālā veidā. Jūs varat arī pajautāt, jūs teicat, Dinevičs kungam, jūs kārt jautājumam. Nē, man jau nav nekāda vajadzība Dinevičs kungu kaut kādā veidā šādi mēģināt pazemot. Tas jau visiem zināms un redzams par Dinevičs kungu. Mums ir tiesības uzdot jautājumus un tiesības atbildēt. Jā, man tur nav sevišķi daudz nekā interesanti. Labi, cienījamies skatītāji, jūs varat vēl aizvien balsot par to deputātu kandidātu vai to politiķi. Faktiski Tamašs kungs nav deputāta kandidāts, premjera kandidāts, kurš jums liekas šodien pārliecinošāks.